Uzmanību visiem Talsu iedzīvotājiem. Nu, kas jums tur notiek? Uz māju! Izcērta bērzus lielos vecos, lai būvētu veloceliņus, tātad, lai būtu zaļāka vide. Iedomājieties, kāds stulbums ir izcirst bērzu aleju, lai tur it kā kāds ar riteni varētu braukt. Nu, Talsu pašvaldība. Nu, un ko tur brīnīties, Cēsīs tūlīt tas pats, tur it kā notikšot arī izcirtīs kokus, lai būvētu celiņus. Nu, Cēsīs vispār tur brīnumi ar tirgu notiek, vecā tirgus vadība negribēja tur aizņemties miljonu, lai remontu taisītu, nu, visus atlaida, tagad jaunā vadība piespiest aizņemties un pa miljonu remontēs tirgu it kā Cēsīs. Nu, šādi te vājprāti notiek pašvaldībās, tāpēc visus cilvēkus Latvijā, kuriem savās pašvaldībās šādi te murgi notiek, nāciet pie mums Jaunlatviešos, www.jaunatvieši, stājieties iekšā un tagad pašvaldību vēlēšanās jums ir iespēja izmest viņus ārā no turienes un pašiem sakārtot lietas, tāpēc visi laipni aicināti pie mums, mēs pacīnīsimies par šo visu. Mani sauc Rudolfs Brēmanis, pievienojieties arī šim profilam te TikTokā.